Digital Web Office galvenā lapa. Tad šeit jūs redzat jūsu vārdu, uzvārdu vai iespējams arī firmas nosaukumu, kādā nozarē jūs šobrīd darbojaties un kādu plānu jūs esat paņēmuši. Šeit ir divas podziņas, jums būs redzamas arī tikai divas podziņas, šīs ir, teiksim, manējās. Ir jauna dāme un jauns rēķins. Tātad pie šīm podziņām arī var izrakstīt jaunu dāmi vai rēķinu. Zemāk redzama aile, kur būs jūsu aktīvie paziņojumi par rēķina apmaksu vai citas e-pasta atbildes, ko mākslīgais intelekts jums būs sagatavojis. Šeit zemāk ir integrēto e-pastu sadaļa, kurus ar mākslīgo intelektu tiek izstrādāts, kuri automātiski melnraksti tiek sagatavoti. Un jums pārskatot šo te e-pastu ar podziņu apskatīt vai labot, jūs izlabojat kļūdas, ko mākslīgais intelekts jums ir izveidojis, vai arī, ja kļūdas nav jālabota, jūs varat no šī sava profila automātiski uz šo e-pastu arī klientam atbildēt. Šie e-pasti sinhronizējas ar webhooku. To izdarīs izstrādātājs, tad, kad jums būs aktuāls šis te jautājums, uzrakstiet izstrādātājiem vaicājumu un izstrādātājs jums pievienos webhooku jūsu sistēmā, no kurienes tad šie e-pasti jums integrēsies. Integrēšanās veidi var būt jūsu Gmail paskastīte vai arī jūsu mājaslapas kontaktu forma vai citi saziņas līdzekļi, caur kuriem jūsu e-pasts tiek prezentēts jūsu klientiem. Zemāk ir apskatāms jūsu kopējās izrakstītās dāmas, rezervētās, aizrunātie klienti un jūsu jau izrakstītie rēķini. Šeit ir filtru sekcija. Brīdī, kad jums būs vairāk šo te klientu, jums būs vieglāk arī izfiltrēt, atrast, piemēram, rekvizītus vai atrast pēdējo rēķinu, kurā datumā ticis izrakstīts, lai varētu kontrolēt jūsu klientu maksājumus. Sagatavotās tāmes piedāvājumi, te šeit būs tāmu saraksts, kurus jūs būsiet izveidojis. Un šeit ir liels pluss tam, ka šī platforma balstās uz to, lai jums būtu pēc iespējas ātrāk un ērtāk rakstīt gan tāmes, gan arī rēķinus. Tādēļ ir izdomāts, ka rēķinu jūs varat izrakstīt balstoties uz tāmes datiem. Rēķinu iespējams izrakstīt vairākos veidos. To jūs apskatīsieties nākamajā video, kā izveidot rēķinu. Bet īsi izstāstot, kad ir iespējams izveidot rēķinu ar 50% avansu, ar 100% avansu, kā arī jūs varat paši ievadīt savu procentuālo avansu, uz kā izrakstīt klientam rēķinu, un savukārt šie te ievadītie procenti jums norēķina no jūsu tāmes summas konkrēto procentu. Un izrakstītie pavadrēķini savukārt šeit ir visi jūsu rēķini, kurus ir iespējams uzreiz arī šeit sistēmā nosūtīt, izlabot, lai jau pielādēt PDF un Excel formātos, kā arī liekos izdzēst ārā. Un zemāk kājienē jums ir informācija, ir kādi jautājumi, tad rakstiet lūdzu uz šo e-pastu zemāk, vai arī jums ir iespēja nosūtīt atsauksmi vai kļūdu arī zem šīs te podziņas.